Nu, sveiki! Esmu motobraucēja juriste un izvēloties apdrošināšanas kasko polises. Es lasu arī to, kas ir rakstīts ar maziem burtiņiem. Pat nesen man vajadzēja pieņemt lēmumu, kādu kasko apdrošināšanas polisi izvēlēties savam acim. Tātad man ir Triumphs Tigers 900, kas ir ceļojuma mocīts. Ar viņu man patīk doties garākos pārbraucienos, tāpēc iegādājoties kasko polisi man ir svarīgi, lai kaut kādu negadījumu vai neparedzētu apstākļu dēļ man nerodas no tā nesamērīgi liela zaudējuma. Tātad saņēmu piedāvājumu no BTA savam motociklam. Latvijas teritorija 922 eiro, Eiropa 1018. Kas ir interesanti, kad bojājumiem pašrisks ir 10% vai 140 eiro, bojāja 15% un zādzība 15%. Un papildus tam visam ar maziem burtiņiem vēl rakstīts, kad motocikls netiek apdrošināts zaudējumiem, kas radušies satiksmes negadījumos no 15. oktobra līdz 31. martam. Tālūk. Un papildus te vēl arī norādīts, ka, ja notiek zādzība laika posmā no 23 līdz 6 no rīta, un motocikls neatrodas apsargātā stāvvietā vai ieslēgtā telpā, tad viņiem netiek attiecināts polišu noteikumu attiecīgais 7-8 punkts. Tātad viena no lētākajām bija Balcija. Tātad viņiem pašrisks bojājumiem ir 10% vai 140 riski. 140 eiro, es atvainojos, pašrisks zādzībai, laupīšanai 0% un bojājai 0%. Un uz Eiropu 551,23 eiro ir prēmija. Un kas ir ar speciāliem noteikumiem? Nelasīju visus, tikai tos, kas ir pamatlapā iedoti. Tātad, ja negadījums notiek no 15. oktobra līdz 31. martam, zaudējumi netiek apdrošināti, kas radušies ceļu satiksmes negadījumos. Tātad, principā, pusgadu šī polise nestrādā uz ceļu satiksmes negadījumiem. Protams, katrs apdrošinātājs arī piedāvā kaut kādus papildus riskus, tur atslēgu zādzības, riepu un disku bojājumi, apkopas risks, nezinu, ko tas nozīmē. Remonts klienta izvēlētā servisā, tas patiesībā ļoti svarīgi. Palīdzību uz ceļa arī nav slikts piedāvājums. Lūk, pienācis laiks ergo piedāvājumam. Pašrisks bojājumiem 140 nav tik liels, bojājai 0%, zādzībai 0%, vēl papildus ir stiklējumam 140 un transportēšanai limits 600. Un gada prēmija 589 eiro. Šeit jālasa atkal ar mazajiem burtiņiem. It kā piedāvājums nav slikts, bet ja palasa par to, kad motocikls laika posmā no 23 līdz 6 ir nozagts ārpus apsargātas stāvvietas, tad pašreiz zaudējumiem tiek noteikts 15%, bet mazāk kā 300 eiro. Runājot, kaut kādi 2000 manā gadījumā tas varētu būt. Un papildus, ceļu satiksmes negadījums noticis laika posmā no 1. decembra līdz 28. februārim. Latvijā, Lietuvā, Igaunijā vai kurā citā valstī, kurā ir noteikta obligāta ziemas riepu lietošana, tiek izmaksāta apdrošināšana tikai tad, ja ir ziemas riepas. Un papildus tiek piemērots pašrisks 30%. Bet ne mazāks kā apdrošināšanas polisē noteiktais pašrisks bojājumiem. Tātad ir papildus apdrošināts arī aprīkojums līdz 700 eiro. Ņemam vērā. Es izvēlējos IFU. Gada polisi prēmija nebija tā lētākā, bet optimāli 766 eiro uz Eiropu, pašrisks 300, zādzībai, bojājai un arī pamata pašrisks, aprīkojumam, ekipējumam 2000,
Un tas ir uz Eiropu, bet atšķirībā no pārējiem nav šie ierobežojumi attiecībā uz braukšanu, piemēram, ārpus oktobra vai marta. Protams, jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, nav šie papildus nosacījumi par turēšanu nakts laikā. Tātad arī no Baltas saņēma piedāvājumu. Gada polise 575 eiro. Bojājumi 10% un skatīt īpašos noteikumus. Tātad vēl kaut kādi izņēmumi. Apzagšana 0 eiro pašrisks, zādzība 10%. Papildus ir palīdzība uz ceļa. Remonta uzņēmuma izvēle pie autorizēta dīlera, kas nav mazāk svarīgi, un šī polise attiecās tikai uz Baltijas valstīm. Un, protams, te arī ir papildus ierobežojumi. Tātad neseks zaudējumus ceļu satiksmes negadījumos, ja nav ziemas riepas periodā no 1. decembra līdz 28. februārim. Un papildus tiek piemērots pašrisks 30% apmērā. Kā arī, ja ir notikusi zādzība no 24 līdz 6, pašrisks tiek piemērots divkāršu apmērā, ja nav bijis slēgta garāža vai noslēgta teritorija. Un tas ir ne tikai šī, bet arī citās polisēs var redzēt, ka papildus standarta noteikumos ir noteikts, ka transporta līdzeklim nav ārpus izgatavotāja rūpnīcas uzstādīt tuning elementu. Tātad daudz dažādas iespējas interpretēt. Šis tāds ātrs apskats, kā es izvēlējos kasko apdrošināšanu savam motociklam. Es ceru, ka kaut kas noderēja, vai vismaz ir viela pārdomām, kam pievērst uzmanību, jo, protams, katrā polisē ir dažādas nianses. Manā skatījumā man būtu svarīgi, lai es varu savu diezgan jauno motociklu apkalpot un remontēt tieši dīleru servisā. Nevis kā Ergo, vai kur bija rakstīts viņu norādītos servisos, kurus skatījos, man liekas, nav neviena servisa, ko es zinātu, kas apkalpotu, piemēram, motociklus. Te pašā laikā tas aiziet pretrunā ar to, ka viņi saka, ka jāievēro ir ražotāju norādes, bet ražotājs pašā laikā savās visās instrukcijās un pavadošos dokumentos vienmēr norāda, ka visas tīpaši tādas nopietnākas iejaukšanās motociklu uzbūvē būtu jānodrošina tātad autorizētā servisā. Vecākiem motocikliem tur samazina šīs iespējas izvēlēties autorizētu dīleru servisu, bet es ceru uz saprātu un loģisko domāšanu apdrošinātājiem par to, kā visefektīvāk tādās situācijās risināt tās problēmas. Te neiet runa varbūt pat riepu maiņu, kur lielākā daļa servisa varēs nomainīt, bet par nopietnākiem bojājumiem, kur var rasties, piemēram, nopietnākos ceļu satiksmes negadījumos.